Vispār man liekas, ka jebkurš cilvēks, kurš vismaz Latvijas mērogā ir uzņēmēja darbībā vai biznesā, viņš jau ir superdrosmīgs. Garš superdrosmīgs, visus arī ar to apsveic, jo tam, kam ir jāiet cauri, tur ar vājiem nerviem vai mazu dušu laikam baigi neiztikt. Tā ir tāda vērtība, īpašība, kurai laikam ir jāpiemīt. Ja grib sasniegt tos mērķus vai grib piepildīt, es nezinu, kas kuram, kādam sapnis, kādam nopelnīt naudu, kādam kaut kādu misijas apziņa, katram kaut kas savs. Un lai to īstenotu, tur jau tai dušiņai ir jābūt. Grūti teikt, jo man vai par laimi, vai, diemžēl, nav motivācija tā nauda. Jā, dažkārt liekas pat žēl, ka man nav tās motivācijas, jo viņu vajag, tā enerģijas apmaiņa un līdzeklis ir nepieciešams, bet man viņa nekad nestrādā kā liels motivators. Man strādā viss kaut kas cits, bet ne tas. Un varbūt līdz ar to tad es viņu neredzu kā burkānu vagas galā. Vai diemžēl, vai par laimi. Komandai līdzapkārtējiem un visiem pārējiem družiem, diemžēl, man pašai kaut kā liekas, ka par laimi, jo man ļoti daudz citas svarīgas lietas, vērtības dzīvē, kas mani nes, virza, vienkārši dod man to enerģiju, spēku un jaudu. Un tās ir tās, ar kurām es varu degt un darboties un sasniegt un īstenot. Jā. Tā kā laikam nauda tomēr iznāk sekundāri, lai arī man viņu ļoti vajag kā visiem. Pašu pirmo, ko es tā kā reāli pati, kad es pārņēmu no vecākiem savu rožu siltumnīcu, kā biznesu. un te audzēju tās rozes un devos pārdot tirgū pati un arī meklēju iespējas, kur vēl viņas vēl citādi pārdot. Tad es par to pirmo algu nopirku savu lielo skaisto sapņu gultu. Man bija tāda rozā skaista sapņu gulta, un vēl es iekārtoju savu istabu, nopirku lampu, skāpi, spoguli tādu, kur man pucēties. Vienmēr, sakot, man bija laikam svarīgi radīt tādu savu vietu un vidi, kurā es jūtos komfortabli, un man liekas, ka tas nekur nav tālu zudis, jo tas man ir diezgan svarīgi, kādā vidē es dzīvoju, kādā es rādu, kurā es strādāju, man tas laikam ļoti svarīgi. Un tad laikam tie pirmie līdzekļi finansiāli arī tika novirzīti uz kaut ko tādu, lai būtu piepildīts tas savas sajūtas, kurās es jūtos labi tajā vidē. Mans mīļākais darbs ir vienmēr tas, kurš ir ar mani. Jo katru darbu, ko es daru, vai katru projektu, ko es esmu uzņēmusies, es kaut ko jaunu iemācos, kaut kur vienmēr nonāku, kaut ko gūstu, kaut ko zaudēju, kaut ko tiešām iemācos. Un tāpēc man liekas, ka katrs no viņiem ir ārkārtīgi svētīgs un pilnvērtīgs. Bet visā visumā, kā sievietēm, man ļoti patīk tās rozes audzēt, bet vai es to gribētu tagad kā izvēlēt profesiju? Droši, ka nē, tas vairāk tāds hobby variants un tā, bet profesionāli, jā, man patīk tas, ko es daru, lai arī, protams, ir bijuši reizes, kad liekas, kam dēļ to visu vajag, varbūt vajag mainīt vispār profesiju vai nozari. Bet kaut kā jau laikam katram ir jādara tas, kas no augšas lēmts, un ja tas ceļš tā labi klājas, tad acīm redzot, tu esi īstajā laikā, īstajā vietā. Un tad tas ir noderīgi arī citiem. Ļoti daudz ir tie apstākļi, kāpēc var neizdoties. Un es arī vēl uzskatu, ka nevienmēr visam ir jāīstenojas. Es tiešām esmu par to, ka ne visām idejām ir jāpārtopt realitātei dzīvē, jo ir kam ir un ir kam nav, un ir īstais laiks un ir īstais brīdis. Un arī man tā ir bijis ar dažām lietām, idejām, notikumiem, kur ir piedzimuši īstā laikā, daži īstenojušies pēc vairākiem gadiem vispār tikai, un kāds vispār varbūt atnācis tā kā uz sitienu. Tā kā nav viennozīmīgas atbildes, nav viens recepts.